Kad padotais ir aizpildījis veidlapu un apstiprinājis to, tad jūs par to saņemsiet paziņojumu uz e-pastu. Jūsu visu par padotajiem veikto novērtējumu novērtēšanas veidlapu saraksts pieejams izvēlnē novērtēšanas veidlapas un padoto vērtējums. Lai veiktu nodarbinātā novērtēšanu, noklikšķina uz atbilstošās rindiņas vai ikonas. Tiek atvērta padoto novērtēšanas veidlapa, kurā iespējams veikt labojumus, papildinājumus, apstiprināt veidlapu, kad visa nepieciešamā informācija ir ievadīta, vai arī atcelt nodarbinātā izpildi. Pirms veicat padotā novērtēšanu, pārliecinieties, ka visa informācija ir savadīta pareizi un atbilstoši prasībām. Ja vēlaties, lai darbinieks papildina vai arī labo veidlapu, vai arī pats darbinieks ir izrādījis vēlmi to labot, spiediet uz pogas atcelt nodarbinātā izpildi, un darbinieks saņems paziņojumu, ka veidlapu iespējams atkal labot. Veicot nodarbinātā mērķu un uzdevuma novērtēšanu, iespējams labot darbinieku izvēlēto izpildes statusu. Tāpat, ja nepieciešams, jāievada komentārs un vērtējums. Ja mērķis un uzdevums ir izpildīts tikai daļēji vai nav izpildīts, to iespējams pārcelt uz nākamo periodu. Arī pārējās sadaļās vadītājam ir jāieraksta komentārs, kā arī jāveic attiecīgais vērtējums. Īpaša uzmanība ir jāpievērš sadaļā kompetences, kur vērtējumam pieejams arī skaidrojums. Kad visās sadaļās esat veicis novērtējumu, sadaļā kopsavilkums noklikšķinot uz saglabāt veidlapu, sistēma aprēķinās kopvērtējumu. Sadaļa 360 grādu aktivizēšana. Nodarbinātā darba izpildes novērtēšanas procesā var iesaistīt arī citas personas, kuras var sniegt viedokli par nodarbinātā darba izpildi, organizējot paplašināto kompetenču novērtēšanu, ko ņem vērā nosakot kompetenču gala vērtējumu. Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona nosaka amatus, kuriem veic paplašinātu novērtēšanu, un paplašināto novērtēšanu var veikt nodarbinātā kolēģi, citi vadītāji, sadarbības partneri, klienti, arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Lai pievienotu 360 grādu vērtētāju, jāklikšķina uz ikonas, jāizvēlas saistība ar vērtējamo, kā arī vērtētāja vārds un uzvārds. Jāspiež saglabāt. Kad 360 grādu vērtētājs ir savu vērtējumu izdarījis, to iespējams redzēt pie 360 grādu kopsavilkuma. Tāpat iespējams redzēt arī 360 grādu komentāru. Kad visi vērtējumi ir veikti, pārliecināties, vai visa informācija ir ievadīta korekti un atbilstoši prasībām, un papildus komentāri nav nepieciešami, tad klikšķiniet uz apstiprināt veidlapu. Nākamais solis ir pārrunas, pēc kurām darbinieks ievada savu komentāru un vadītājs ievada savu komentāru. Tad klikšķinot uz noslēgt veidlapu, vērtēšana ir noslēgusies. Nodarbinātais un vadītājs var vienoties, ka protokols tiek glabāts elektroniskā formā sistēmā vai arī iestādes personāla lietvedībā, un to izdrukā pēc nodarbinātā pieprasījuma. Ja darba izpildes novērtēšanas protokols tiek izdrukāts, to paraksta nodarbinātais un vadītājs, kā arī apstiprina iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona.